Kopš 2000. gada, kad tika izveidots Zemkopības ministrijas padotībā esošais lauku atbalsta dienests, kurš administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai, situācija projektu iesniegšanas ziņā ir krietni mainījusies. Ja mēs runājam par iepriekšējo programmēšanas periodu, tad 7. 13. gads, tad šī situācija ir visnotaļ pozitīva. Ir liels apjoms ar projektiem, kuri ir jau realizēti, apmaksāti, un daļa vēl ir realizācijā. Pasākumi ir dažādi. Ir tieši lauksaimniecības pasākumi, ir arī nelauksaimnieciskie, kas ir uzņēmuma radīšana, attīstība, turisms. Tāpat ir arī līderu pasākumi. Šie pasākumi praktiski noklāja visu lauku teritoriju, un pārtikas pārstrādes ziņā viņi iestieps arī pilsētu teritorijās. Ar pārtikas pārstrādi saistīta projekta realizācija norit Jaunpilī. Jaunpils pienotavas aizsākumi meklējumi pirms vairāk kā 100 gadiem. Tās produkcija ir dažāda veida sieri, biezpiens un arī skābais krējums. Lauku atbalsta dienests ir sācis atbalstīt Jaunpils pienotavu jau pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Jaunpilī jau tika izmantot jau pirmie SAPARD projekti, lai veiktu ražošanas sakārtošanu, lai mēs varētu iestāties Eiropas Savienībā. Varētu teikt, visu iespējamo, kas ir iespējams, to mēs esam centušies paņemt no Eiropas Savienības. Protams, tie liels atbalsts ir lauku atbalsta dienestam, kas mums palīdzēja to izdarīt un to veikt. Lielais iegums jau pirmkārt ir celtniecība. Ir uzcelta, var teikt, ka jauna pienotava. Jā, ir vecā ēka, ir apkārt uzcelta jauna pienotava. Ja agrāk šie sieri nogatavojās Jaunpils pienotavas vecajos pagrabos, kas pilnīgi nebija piemērots sieru nogatavināšanai tādos apjomos un lai būtu tāda kvalitāte, tad tagad mēs atrodamies jau sieru nogatavinātavā. Ir tātad ēka, ir tātad iekārtas, ir tātad katlamāja, ir tātad augstumsaimniecība, ir ventilācija, patiesībā viss tas ir ar šo Eiropas naudiņas atbalstu ir izveidots Jaunpilī, kas tagad ir. Es ļoti labi pašus pirmos projektus, tas gan mani projekti nebija Jaunpilī, bet tas bija saistībā ar lauku atbalsta dienestu. Tas bija 2000 gadu sākums un gāja grūti. Gan man gāja grūti, gan lauku atbalsta dienestā bija daudz grūtāk. Tagad tas viss norit ļoti, ļoti profesionāli, ir atbalsts no kontrolieriem, ir atbalsts no daļu vadītājiem, ja ir kāds problēmas, mēs griežamies. Es pat varētu teikt, kad nav formāla pieeja, ir tāda pieeja pēc būtības. Tas priecē un par to ir prieks. Ir prieks braukt uz turieni, prieks strādāt, kontaktēties ar cilvēkiem un viss notiek. Ja nebūtu atbalsta, arī jau nebūtu tas, kas ir sasniegts. Lauku atbalsta dienesta atbalstītie projekti Latvijas attīstībai var būt arī citādi. Ja ir patiesi ilglaicīga un inovatīva ideja, tad Latvijas laukos to iespējams realizēt ar dienesta palīdzību un Eiropas finansējumu. Kā piemēru var minēt uzņēmumu Auto Kardāns Aizkrauklē, kas nodarbojas ar kardānu ražošanu un to remontu. Principā mēs vairāk darbojamies Latvijas tirgumu, gan kādu nelielu laiku atpakaļ mēs strādājam vairāk uz eksportu. Kāpēc mums pazuda eksports? Tāpēc, kad biznesa specifika prasa veidot ik pēc zināmu kilometru attālumu darbnīcu, lai būtu rentabls loģistika un operativitāte. Tāpēc mēs esam tagad jau 2. gadu kā izveidojuši Tallinā tādu pašu servisu kā Latvijā. Mums ļoti palīdzēja Eiropas naudas, jo mēs iegādājāmies jaunas iekārtas, kuras mēs par savu naudu nebūtu atļaujušies pirkt. Līdz ar to mēs ieguvām uz elektropatēriņu un arī uz kvalitāti, ko mēs mūsu uzņēmumu ļoti augstu vērtējam, lai mūsu darbs un ražotais produkts būtu kvalitatīvs. Tā komunikācija ar lauku atbalsta dienestu ir diezgan ērta, un es negribētu teikt, tāda nav tikai augsta formāla, reāli skatās pēc dažādām situācijām, kas man dotajā mirklī. Mēs atrodamies Aizkrauklē, Ogarē ir centrs, ar kurus komunicēju. Tas ir ērti. Visus nepieciešamos dokumentus, ko var nosūtīt elektroniski, un ja kaut kas ir vajadzīgs vai arī jautājumi, var piebraukt personīgi, kā ar to tā kā ļoti, neteiksim, ka būtu sarežģīti un nepieejami un grūti. Arī tagad jaunajā projektā komunikācija ļoti, ļoti ērta ir. Viens projekts, kurš mums ir realizēts, tas ir iekārtas, ko mēs esam guvuši, un otrs projekts mums vēl ir stadijā, kur mēs vēl līdzekļus neesam dabūjuši, bet mums viņi ir piešķirti. Tā ir jaunas ēkas būve, tā kā uz
rudens puses mēs domājam būt jaunās ēkās ar LAD palīdzību. Pateicoties sadarbībai ar Lauku atbalsta dienestu un arī radošajai izdomai, veiksmīgu attīstības virzienu ir uzņēmusi Sija Campo, kas savu ražošanu ir izvietojusi Skaistkalnē. Uzņēmums tika dibināts 2000. gadā kā turismu kompānija un sākotnēji nodarbojās arī ar laivu nomu. Tagad klāt nākusi ir arī laivu un arī motorlaivu ražošana. Dažādas produktu līnijas. Klasiskā iecerē ar kanoja laivu ražošanu ir pamatnoņēmēji ir Skandināvija, jo šīs laivas faktiski ir tehnoloģiski citā cenu segmentā nekā Latvijas laivotājs ir pieredzis atļauties. Es neteiktu, ka nepērk Latvijā mūsu laivas, bet viņas pērk maz, jo cena ir salīdzinoši augsta. Vietējam tirgum mēs esam apakšuzņēmējs firmai Bush, kuram mēs taisam ribu laivu korpusu. Bush pabeidz izstrādājumu, certificē un pievieno balonus un viss, kas tur ir nepieciešams. Mēs taisam korpusu, izstrādājam arī šīs produktu līnijas dizainu. Mēs tehnoloģiski esam vienu solīti priekšā tiem, kas laivas taisa roku darbu, rulējot ar rullīšiem sveķus un stīkla audumu. Kanoja produkcija tiek taisīta no termoplastiska materiāla. Nekādas ķīmiskas emisijas. Laiva tiek taisīta augstā temperatūrā, 200 grādos tiek cepta un visi ieklāšanas darbi ir ar sausu materiālu, bez nekādiem sveķiem. Vietējā tirgus tātad motorlaivu segments, tas ir klasiskais stikla kompozīts, bet arī ne tik klasisks. Mēs viņu taisam infūzijas tehnikā. Materiāls tiek ieklāts sauss. Un zem vakuma spiediena, zem vakuma plēvēm tātad notiek sveķu infūzija šajā izstrādājumā. Šos te modeļus netaisam ar rociņām, bet viņus frēzē ar darbgalu. Līdz ar to liela izmēra objekti, laivu izmēra objekti. Tā varētu būt mūsu specializācija, mūsu CNC frēze, kas ir. Viņi pieļauj līdz 5,5 metru garas un 1,5 metru platus izstrādājumus. Tas Latvijā, man liekas, nav zināma vieta, kur varētu jūs to darīt vēl. Kādas izmaiņas gaidāmas nākamajā plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta darbā? No mūsu puses samazināt administratīvo slogu atbalsta pretendentam, vairāk dodot gan iespēju elektroniski pieteikt projektus, gan samazinot pašu savu izvērtēšanas laiku, gan ņemot informāciju no visām iespējamām datubāzēm, kuras ir Latvijas iestāžu pāraudzībā, lai nebūtu mums viss jāprasa šim atbalsta pretendentam. Stingrāk pievērsīsimies izmaksu pamatotībai. Jārēķinās, ka pilnīgi visiem projektiem tiks neatkarīgi no pasākuma, tiks skatīts saistītās personas. Atbalsts netiks dots uzņēmumiem, kur īpašnieki ir offshoros, jeb ārzonās. Vērtēsim, vai uzņēmēji nerada mākslīgus apstākļus šī projekta lobēšanai vai kādu citu nosacījumu apiešanai. Ja jums ir ideja un ideja ir tāda, kur jūs redzat, ka jūs varēsiet sasniegt, nav nekādas problēmas griezties pie mums klientu daļā. Jūs saņemsiet konsultāciju, caur kuru pasākumu šī ideja ir ieviešama, kādi dokumenti jāsagatavo, kādas pieteikuma veidlapas jums tiks parādīts. Un īstenībā viss jau ir iespējams.